Bet pirms 50 gadu es ar saviem čomiem gāju koklu strādāt. Mēs ar šitiem te dakšām rakām sūdus ārā, golis ganījām. Tagad ganīt cits laiki. Reiz kokls vecais bankrotēja. Iesim iekšā koklzā, izrādīšu jums visu. Redz, ka šitās durvis bija iekšā. Redz, tik stilīgs. Vecais kokls. Redz šitos. Te agrāk golis sēdēja un redz šitos strīpus. Tur viņi skakāja un tas gāja prom ārā. Redz, šitam te viņi sēd. Te bija visāds barības. Vēl kaut kas paliks, kaut sēkliņas, simdiņas, visādi sūdiņi, visu to viņi ēd. Redz, šit bija celiņš, pa kur mēs gājām, likām viņām ēdot, ja? Ejam tālāk. Redz, šitie logi bija. Varēja pastīties, labs skats bija agrāk. Putnīši čivināja no rīta. Mums jau 4 no rīta bija jāiet ārā. Nekā jūs mūsdienu jaunatni te sēdi. Redz, šitā vecā kasta, te visu bija iekšā, man liekas, agrāk. O, šit tik sāksies, redz. Šit visā cita biņas bija. Te vistiņas bija. Reku, ne, tur bija vistiņas, te bija teliņi vecie. Šī te visās te gulēja agrāk arī, redz tās mazās glutiņas. Tur bija tāds salīs, kas gulēja arī iekšā, jā. Nācu, tātad. Šī te bija kabinets. Nē, pagaidiet, te nebija kabinets. Te kaut kas gulēja, man liekas. Tā bija kaut kāda istaba. Labi, šī te vienkārši prosts nekā, man liekas, te bija butka. Tā tālāk. Šī te bija toalets veco laiku. Te pīsolāts jau bija apsies, kas te iekšā bija. Apsies. Opa, nu redz, kas tur ir. Šnābīt, tekstojas laiku, pilni visāds muzejā. Neaizties stūbi, tas sarīdās. Tas arī bija viss par šo stilīgo veco. Šķūns. Vārkām šī pār. Šeit ar jums kopā bija visālīs. Tie gan bija labi laiki, kad vēl varēja te gan izglāst, tagad gan visādi datori atnākuši visādi te televīzu agrāk, un mums nebija, mēs tikai skatījāmies uz govīm, kā viņi skakāja. Un visi skak nābāja mums pirkstus. Visu labu un visu jums to labāko, Vitālijs.